Post factum. Nav jāveic socioloģiskie pētījumi, tikai jāaiziet uz grāmatnīcu un jāapskatās grāmatu topi, lai varētu apgalvot, ka šobrīd Stefanijas Meieres Krēslas turpinājums un Andra Grūtupa Observators ir grāmatas, kuras visbiežāk atrodas lielu lasītāju tuvumā. Grāmatas, kuras izraisījušas interesi un par kurām cilvēki arī labprāt spriež. Arī mēs tūlīt uzklausīsim viedokļus par Andra Grūtupa Observatoru. Šāds viedoklis droši vien ir ne tikai Ilzei un Mārai. Man bija ļoti interesanti izlasīt to grāmatu, tās mākslas vidas viedokļi, kā tas bija. Īstenībā jau tas ļoti tādu vienu fragmentu atklāja no jebkuras vidas, kas tā laikā bija. Un, manuprāt, ir bišķiņi negodīgi par tiem cilvēkiem, kas tur vinēti pilnā vārdā, uzvārdā, jo vēl tie čeksmaisi jau nav publiskoti, un šeit ir tādi fragmenti no tiem čeksmaisiem izvilkti, ja? Tad kāpēc tieši šie fragmenti un kāpēc tieši šie cilvēki tiek aizskarti? Dažbrīd neminot tos cilvēkus, un dažbrīd ļoti konkrēti minot tos cilvēkus. Tad arī tas tāds, man liekas, ļoti provokatīvs jautājums. Protams, no sižetiskā viedokļa, no tā visa bija pārsteidzoši tas pats process, un arī, kad nekā uzpūš pilnīgi kaut ko, un viedoklis ir vienkārši jau skaidrs, un tālāk mēs to visu piedzenam pēc šī viedokļa, kāds ir uzstādījums. Tā likās, ka daudz personu iekšā iesaistīts. Tā sajūta par to, kā varbūt manipulēt teviem vecākiem, vai ar vecvecākiem, vai līdzgaidniekiem. Man pilnīgi pārsteidzoši, un rodas jautājums, vai tas ir beidzies? Grāmata tā kā kokam ar diviem galiem, kas sāpīgi sita, bet tomēr skaidrība ir vajadzīga. Jānis Samuels ir lasījis Andra Grūtupa Observatoru. Observators ir grāmata, kurai varbūt būtu jāveltī speciāls apskats, bet sakarā ar Uldi Ģērmani es, protams, gribētu pateikt, ka tas, kas ir rakstīts Andra Grūtupa grāmatā, tas noteikti vienā lielā daļā ir ļoti cieši sasaistīts ar Uldi Ģērmani, ar to, kāda interese bija trimdā par Latviju. Ja mēs arī redzam Uldi Ģērmani šeit pieminēt tikai kā grāmatas Zila stikla zaļa leda autoru, tad rūpīgāk papētot notikumus un faktus, es domāju, ka mēs ieraudzītu Uldi Ģērmani arī kaut kādā nozīmē šo konkrēto notikumu sakarā arī citā lomā un citā pozīcijā, ko varbūt vēsture vēl klusē, to, kā viņš darbojās tieši pret šo lielo padomju impēriju. Post factum.